Labrīt, nu jau būtu laiks celties. Tālīt laivai nebūs jāiet. Pakbengi nav vieta, uz kuru cilvēki brauc speciāli, bet gandrīz visi, kas dodas pa Mekongu, tur apstājas. Tikko bijāt brokastīs. Jau atkal? Attālums pa upi no Pakbengu uz Luang Prabangu ir kādi 160 kilometri. Un tas aizņems kādas stundas, 6-7. Taisnā līnijā būtu mazāk, bet pa upi vienmēr sanāk vairāk. Ja braukt ar mašīnu, būtu līdzīgs attālums, bet pieredze pilnīgi cita. Pa upi tas ir daudz iespaidīgāk. Šis nav parasts transporta brauciens. Tas ir lēns un mierīgs, vairāk kā peldošs road trip. Šis maršruts parasti ir drošs. Katru dienu brauc daudz laivu, bet drošības standarti nav kā Eiropā. Realitātē šādi negadījumi ir reti, bet neiespējami. Jāpaturprātā, ka tas ir piedzīvojuma ceļojums, nevis luksusa kruīzes. Tieši tā arī notika pirms dažām dienām. Izmeklēšana atklāja, ka ļoti svarīgs navigācijas marķieris upē bija pazudis, un kapteinis nevarēja precīzi noteikt drošo ceļu. Laiva pietuvojās pārāk tuvu krastam un trāpīja zemūdens klintīm. Laiva bija ļoti pārpildīta, glābšanas vestes bija maz. Tas ir diezgan tipiski šajā reģionā. Uz klāja bija apmēram 147 cilvēki, pārsvarā turisti. Tieši šeit pie Pakou Caves, apmēram stundu pirms galamērķa, laiva uzskrēja uz zemūdens klintīm, tika nopietni bojāta un nogrima. Lielākā daļa cilvēku tika izglābti. Diemžēl gāja bojā māte un 2 mazi bērni. Šī ir viena no slavenākajām vietām pie Luang Prabang, un daudzi to redz tieši braucot ar laivu pa Mekongu. Tās ir 2 salas kaļķakmens klintī virs Mekongas, Tam Ting, apakšējā ala, Tam Tiung, augšējā ala. Pilnas ar tūkstošiem Budas statuju. Šī salas ir svēta vieta jau simtiem gadu. Vietējie nes Budas statujas kā ziedojums. Īpaši svarīgas Lao jaunā gadu laikā. Katra statuja ir kā ticības simbols. Nu jau piestājam Ban Shanghai, Whisky Village. Te ir tā dēvētais viskija ciems. Ban Shanghai ir tradicionāls Lao ciems, slavens ar rīsu viskiju. Sauc arī Lao Lao. Tas ir stiprs, caurspīdīgs alkohols, aptuveni no 40 līdz 50%. Medicīniskiem nolūkiem tiek taisīts viskijs ar čūskām, skorpioniem, dažreiz pat ar citām eksotiskām piedevām. Dīvaini piegarši. Nekad neesmu to tāds, kad atgaršojas. Es jau aprēju. Okay. Nobody? Okay. Cheers again. Oh, I'm not sure. Garša mēdz būt dažāda, arī ļoti stipra. Nedaudz līdzīga degvīnam, reizēm ar dīvainu pēcgaršu. Lao Lao tiek gatavots no fermentētiem rīsiem. Destilēšana notiek lielos traukos. Vēlāk to salej pudelēs vai burkās. Process ir ļoti tradicionāls. Lai gan turistiem tas ir Whisky Village, realitātē tas ir parasts lauku ciems, kur cilvēki pavada savu ikdienu. Ģimenes dzīvo vienkāršās mājās pie Mekongas, daudz audzē rīsus, zvejo vai nodarbojas ar amatniecību. Viskijs ir tikai viens no ienākumu avotiem. Tas, ko turisti redz čūskas pudelēs, ir tikai maza daļa. Vietējiem Lao Lao viskijs ir tradīcija, nevis tikai alkohols. Lao Lao dzērienam ir sava cieņas kultūra. To nedzer vienatnē vai steigā. Tas ir sociāls rituāls. Parasti visi sēž kopā, dzer no mazām glāzītēm, un bieži viens cilvēks vada šo procesu. Tur otrajā krastā ir zelta skalojamā iekārta. Nu jau gandrīz esam atpeldējuši. Šis ir saulriet izbrauciens, ka jau es tālbraucēju. Nu, re. 2 dienas un klāt esam. Luang Prabang. Luang Prabang.
Tā ir Laosas dvēsele. Šī nav vienkārši pilsēta. Te ir vieta, kur viss notiek lēnāk, mierīgāk un skaistāk. Te ir bijusī karaļa galvaspilsēta un viena no īpašākajām vietām visā Dienvidaustrumāzijā. Īpaši to padara 10 tempļu, Mekongas un Namkhān upju sateka, koloniālā arhitektūra plus Lao kultūra, apkārtējie džungļi, ūdenskritumi un alas. Pilsēta ir arī UNESCO mantojums. Laosiešu tosts skan ņun, burtiski tas ir priekā, bet nozīmē arī uz veselību vai kopā būšanu. Tumšs paliek diezgan ātri un agrāk nekā Eiropā, jo te ir tuvāk ekvatoram. Vakars sākas agri. Kad paliek tumšs, iedegas laternas un sākas nakts tirgus. Viss kļūst ļoti mierīgs un autentisks. Sajūta te ir mierīga, nedaudz garīga un ļoti fotogēniska. Vienkārši ideāla pēc 2 dienu nobrauciena pa upi. Luang Prabang Night Market ir viena no foršākajām vietām vakarā. Ne tikai iepirkties, bet vienkārši pastaigāties un noķert atmosfēru. Tirgus sākas katru vakaru aptuveni 5. Sākas tieši tad, kad paliek tumšs. Galvenā iela, Sisavangvong Road, pilsētas centrā, tiek pilnībā aizvērta satiksmei. Tas nav tikai tirgus. Tā ir vakara pastaiga, ēšana un arī cilvēku vērošana. Viena no tām vietām, kur tu vienkārši esi. Šis nav Michelin. Te ir neliels haoss, te ir lēti un jautri. Un tieši tāpēc cilvēkiem patīk. Te var atrast rīsus, nūdeles, dārzeņus, gan ceptus, gan tvaicētus, tofu, dažādus karijus, bieži veģetārus vai vegānus. Te ir īsta street food klasika. Grilēti gaļas iesmi, zivis no Mekongas un supergaršīgā laosiešu desiņa. Aigars te garām vispār nevar paiet. Jāsaka, garšīgāk nekā timbiripa. Šī vakara izēšanās ir iesākusies ar grilētu cūciņu ķīniešu gaumē un Pekinas pīli. Mazāk ar tiem rīsiem. Atstājiet vietu tak arī laosiešu desiņām. Lao desiņas bieži sauktas līdzīgi kā sai owa. Parasti ir no cūkgaļas, ar daudz garšvielām un grilētas uz oglēm. Ļoti aromātiskas. Man patīk tās viņas daži. Ir kaut kāda garšīga, kaut kāda zaļa garšīga. Nu jā, tur dārzanīši kaut kādi iekšā. Viņš ir okei. Čilīt uzliek. Gaļu. Maz drusciņa asfāk, varbūt. Garša atšķiras no Eiropas desām. Te klāt ir citronzāle, čilī, čiploki un kafīra laima lapas. Rezultāts ir svaigs, pikants un ļoti smaržīgs. Aigars, piemēram, viņas vispirms sajūta pirms ierauga. Starp citu, šīs kokosriekstu pankūciņas arī ir ļoti garšīgas. Čilī mērcīt, reku brusaciņu. Vēlreiz tos kukaiņus tak neēdīsiet. Vai tad nepietiks, ka to ēdienu te slapstīties? Nevajag aizmirst, ka jums vēl kaut kādā veidā ir jātiek pie vilciena biļetēm. Suvenīru tak vajag. Un vispār, Silvija jau labu brīdi kūko par jaunu cepu. Parāda man savu jauno skaldeni. Nu re, it kā būtu šūta tieši tev. Ej, kur tu negribi visur tik garšīgs mazā. Sandaļi. Biļetes! Atcerieties par biļetēm! Šorīt jau atkal agrais rīts. Abi jau 5:30 ir augšā. Ieplānots ir viens no slavenākajiem un skaistākajiem rīta rituāliem visā Laosā. Vietējie to sauc par takbat – mūku ziedojumu ceremoniju. 10 mūku klusumā iet pa ielām vienā rindā. Viņiem rokās ir grozi, oranžie tērpi ļoti izceļas rīta pustumsā. Vietējie un arī ceļotāji, kuri to vēlas, sēž uz zemiem soliņiem vai paklājiņiem, liek mūku grozos lipīgos rīsus, augļus un nelielus saldumus.
Tas ir reliģisks rituāls, nevis šovs. Pēc agrā augstā rīta Aigars vispār nezina, kā purēt, jo gaisa temperatūra nav augstāka par 15 grādiem. Karstā kafija garšo īpaši labi. Vēl brokastojot, klāt jau ir vakarnakt aizrunātais vietējais džeks. Tāds norūpējies ar mūsu bildi savā klausulē, jo mēs visi esot tik līdzīgi. Kā tu tur varēji saskatīt čūsku? Nu, diena nav saprotams. Vajadzēja jau gan izvēlēties slēgtu transportu, bet vismaz labi, ka nepaņēmāt skūteri. Šī vieta ir must-see. Daudziem tas ir skaistākais moments visā Laosas ceļojumā. Tas ir aptuveni 29 km no Luang Prabang nepilnas stundas braucienā. Te nu tas ir Quang Si Waterfalls. Tas nav tikai viens ūdenskritums. Te ir vairākas tirkīs zilas baseina kaskādes. Galvenais lielais kritums aptuveni 60 metru augsts, kā arī mazi dabiski baseini peldēšanai. Ūdens krāsa ir gandrīz nereāla. Te arī lāču glābšanas centrs ar Āzijas melnajiem lāčiem. Es jau neteicu, ka te baigi droši. Tirgus ļoti labi papildina šo vietu. No džungļu un ūdenskrituma atmosfēras uzreiz mazā, dzīvīgā tirgu ar smaržām un cilvēkiem. Ēdīs atkal zemi. Jums ir jāmēģina sarunāt viesnamā drēbju mazgāšanu. Ja baigi nečammāsieties, varbūt vēl paspēs pēcpusdienas saulītē izžūt. Lieki piebilst, ka šeit elektriskie drēbju žāvētāji kā tādi nav vispār. Tad bija tas vakardienas sniegu ņegu. Vai tad nepatika? Gatavojās vakaram. Šis ir viens no skaistākajiem veidiem, kā pavadīt dienas vidu šeit. Mierīgi apsēsties krodziņā pie upes, kaut ko uzkost un skatīties, kā laivas lēni slīd pa Mekonu. Pusdienlaikā upe ir pavisam citāda nekā no rīta. Fui. Jā. Tagad vajag ļoti uzmanīgi iet garām. Nu jā, diez vai ir patīkami dabūt ar krītošu kokosriekstu pa galvu. Vietējo restorāniņu šo cieti. Ak, tad tomēr Silvija ir Aigara pielauzusi kāpt 328 pakāpienus uz augstāko vietu pilsētā, uz Mount Pausī. Kā tev tas izdevās? Skaidrs. Tu apsolīji pēc tam iet uz pēda masāžu. Izskatās, ka Aigars atkal ir ieslēdzis savu Laosas desiņu lokatoru. Lao desiņas parasti nēd vienas pašas. Vietējie tās kombinē ar dažām klasiskām lietām. Ar lipīgiem rīsiem, jeb sticky rice, svaigiem zaļumiem un dārzeņiem, bieži klāt ir piparmētra un svaigs koriandrs, zaļās papajas salāti un, protams, čilī mērcīte un augsts Lao alus. Kāds ir bukalā? Laosā bieži var atrast grillētu ūdens bifeļa gaļu. Tas ir ļoti tradicionāls ēdiens, īpaši tirgos un pie ielu ēdienu stendiem. Ciets, kārtīgi nostrādājies. Uzskuļots. Kā teiktu Aigars, dēļ šīs desas vien te ir vērts nokļūt. Es leiktu gumijot. Garšīgi. Tas, ko es zināju, viņš te bija jāsas jau Korejā. Pirmās būs guziņas. Kā sirsniņa? Vairs nepūst. Sirsnīgi, jūs rītdienai vilciena biļetes nopirkāt? Jums solīt aizvedāt. Nosaukt izslēdzās.
Okay.